Nu, ko par viņām vispār var domāt un teikt? Viņš mūs spiež ārā no visām sfērām. Spēlē hokeju, spēlē futbolu. Nu, es neteikšu šo vārdu lien, bet iet politikā. Principā es domāju, ka sievietes ir daudz viedākas. Ja? Vīri ir tādi pragmatiskāki un varbūt kareivīgāki, un tas mums no dabas ir dots, un tiem, kas ir tie, kuriem ir tas vadoņu komplekss. Bet sievietēm, man liekas, no dabas ir iedots, viņa redz kaut kā, vai jūt precīzāk, intuitīvi to ainu tādā plašākā mērogā. To, ko mēs gaidām katru gadu, lai mēs pēc iespējas ātrāk sakārtot tās lietas un tās problēmas, ja, kas šobrīd ir aktuāls, bija aktuāls un droši būs aktuāls, jo dzīve nekad nebūs ideāla. Vienmēr viņām būs kaut kas jārisina un kaut kas jālabo. Bet šeit ir svarīgi, lai būtu šī griba to darīt un arī spējas. Tas, par ko es domāju un runāju, ka laukos, nu ne tikai laukos, teiksim, apdzīvotajās vietās, kas nav lielās pilsētas, ja, kurā darbojas šie talantīgie cilvēki, ir svarīgi, lai viņi tiktu sadzirdēti un atbalstīti viņu centienos un viņu darbos. Un tāpēc šādi politiķi, kas to saprot un vēlas atbalstīt šos cilvēkus, mums ir zelta vērtē. Un tā kā Inga to ir pierādījusi ar savu iepriekšējo darbošanos, ka viņai šie procesi nav vienaldzīgi un sveši, tieši tāpēc es šodien varu teikt, balsojiet par Ingu Briedi. Es kandidēju tāpēc, lai mūsu skaistā mazpilsēta, mūsu novadiņš, mūsu pagasti nepaliktu nomale. Katrā pagastā ir vajadzīgi amatieru kolektīvi, katrā vietā ir jāsaglabā kultūras mantojums. Es redzu, kā šie cilvēki nāk, pavada savu brīvo laiku, viņi to dara bez atlīdzības. Un arī tie kultūras darbinieki, viņi nesaņem atalgojumu tādu, lai viņiem vispār būtu vērts to darīt, bet viņi to dara vairāk savas idejas vārdā, savu prieku pēc, un lai visiem cilvēkiem būtu labi, lai nenāk šīs te dromās domas, lai nebūtu depresijas, jo mums, kā zināms, ir dzīves līmenis krītās, bet tas ir tas, kas viņos tiešām rod šo garīgumu un ieliek šo garīgo spēku.